Andris Ērglis. Pats Andris Ērglis. Ilgi neesmu tev redzējis. Jā, es tev arī. Kā reiz, kad tev lielie koncerti, es tev redzēju pēdējo reizi Baltic Beach partijā, pēc tam vairs neesmu redzējis. Vai tev bija kaut kāda lielie koncerti? Es gan tev neredzēju. Es tev skatos redzēju. Es biju pūlī. Ak, skaidrs. Nu, kas pēc Lielā Beach partija? Jā. Nu, kā? Visvādi tādi mazāki koncertiņi, varbūt ne tik lielu vērienu, ne tik daudziem ļaužu pūļiem, bet Andris Ērglis joprojām koncertē. Kā piemēram šovakar dziedāsi kopā ar Jānu Stībeli. Kā notika tā uzaicināšana? Nu, draugi, esam draugi, kā viņš reklamē savās reklāmās, pie viņa ir ciemos draugi. Nu, tā arī tas notikās. Parasti pirms koncertiem tev ir uztraukums? Nu, man liekas, ka tāds cilvēks, tas ir beigas cilvēks, kuram nav uztraukums pirms koncertiem. Mūziķis? Jā, ne vispār. Jā, mūziķis un vienalga, jebkuram cilvēkam, kuram jākāp uz skatuves, kaut vai jānokņipstina viens šitās tevis, man liekas, citreiz pēc vairāk satraucās nekā. Tā kā jā, protams, man arī vienmēr ir kaut minimāls, bet ir. Nu, šodien ir Jāņa Stībeli liela koncerts, un šodien tu esi viesis. Tā atšķirība, ja būtu tavs liela koncerts, un tu kā viesis, ir jūtama atšķirība. Vienalga tev, tu esi skatuves, tad vienmēr tev. Man jau bija koncerts pašam savs, un protams, tā atbildība ir varbūt tajā mirklī daudz lielāka. Bet atkal no otras puses skatoties, nevajadzētu tā būt, ka jābūt daudz lielāka atbildībai arī, jau tāpēc, ka šeit ir jānodzied viena dziesma tikai. Un tā vienā dziesmā man ir kā arī jānodzied tā, lai tas būtu ok. Pirms saviem koncertiem, pirms savu lielu koncertu, vai tev ir kaut kāda īpaša gatavošanās? Varbūt kāds rituāls? Nekāda īstenībā rituāla nav. Protams, vēl priekšā iepūt un izpūt tā smagi un viss ir kārtībā. Galvenais, lai ir negāzēts ūdens. Jā, bet piemēram, varbūt ir kaut kādi ēdieni, dzērieni, kurus nevajadzētu noteikti pirms koncerta lietot. Vismaz, es nezinu, man liekas, tas jau visiem ir visvairāk izvairīties no gāzētiem dzērieniem, tur minerālu ūdens vai šampaniešu vai kaut tam līdzīgs. Es nezinu, es arī alkoholu nelietoju pirms koncertiem saviem, tā kā, es nezinu, ir runas par to, ka, iedzērot stipro, tad palīdz balss atnāk vaļā, bet viss ir galā. Jā, vai arī baltmaize ar riekstu sviestu. Lai nesaķēp. Protams, rieksts, nedrīkst, tāpēc, ka kakums ļoti traucē.